datumā mēs visi kopā tiksimies uz lielāko sporta labdarības pasākumu Latvijā. Mēs droši to sakam, jo tā tas arī ir. Man bija tā, man viens draugs teica, Ralf, tev vajag skriet no rītiem. Ko es darīju? Es pirms darba vai pirms skolas cēlos kaut kādos, ja nemaldos, 6. Es skrēju no savām mājām uz Kongresnam parku, tad paskraidīju un atskrēju atpakaļ. Un tad, kas bija visu dienu, man nāca miegs. Vai es kaut ko savā režīmā darīju nepareizi, vai jūs pēc šāda stāsta varat pateikt uzreiz? Ja godīgi, visi atkarīgs no paša cilvēka. Ir cilvēki, kuriem labāk patīk no rītiem skriet un kuri jūtās pēc rīta skrējiena daudz žirtāki un visu dienu viņi daudz spēcīgāki. Ir tādi cilvēki, kuriem daudz labāki vakara skrējieni, kuri no rīta vienkārši nevar sev piespiest, viņš aiziet dažas dienas pamēģina un pēc tam viņš to atmet, jo viņš tiešām jūtās nogurs. Un tad tādu veidu cilvēkiem vienkārši labāk iet vakaros pēc darba, pēc skolas skriet un viņš jutīsies diezgan labi. Vispār pareizākais, ko vajadzētu klausīt, tas ir pašam sevi. Un vajadzētu padomāt tādu lietu, ko man vajag. Kāpēc es kaut ko tādu vispār gribu darīt? Ja? Lai es saprastu, vai es skriešu, vai es darīšu kaut ko citu, vajag uzstādīt kaut kādus mērķus, vajag saprast kaut kādus iemeslus, kāpēc es to daru. Un tad var jau arī skriet arī 3 naktī. Vai es varu iemācīties nojot bez trenera, vai arī tomēr man vajag iet pie profesionāļa? Mēģināt tu vari, bet no grāmatām vai no skatīšanās vienu nojošanu manuprāt, nevar iemācīties. Ja to parāda tev kāds speciālists, tad to iesākt ļoti, ļoti viegli. Patiesībā ir daži mazi triki, kas tev ļauj savu dabisko normālo ikdienas gaitu pārvērst par gaitu, kur tu papildus kājām izmanto arī rokas. Viss. Tādiem, kuri nepiedalās ikdienās sacensībās, bet šis būs viņiem pirmais brauciens vai 10 kilometri, priekš viņiem daudz. Teikšu tā, ka rollerslēpēm tas ir daudz, ja? Jo principā pamati jāiegūst. Teiksim, ja viņš grib noslēpot, teiksim, Nike Rigaran 10 km, ja, rollerslēpēm, tad viņam principā vajadzēja jau maijā to sākt darīt, ja? Kāds ir ekipējums nepieciešamais sacensībām? Tātad Nike Rigaranā obligātais ekipējums ir ķivere. Bez tā nepielaidīs nevienu vairs pie starta, jo es zinu, ka pagājušajā gadā bija kaut kādi, kas noslidoja bez ķiverēm, bet viņus neieskaitīja sacensībās, bet šoreiz mēs viņiem neļausim tā kā tajos koridoros ieiet iekšā, ja nebūs ķiverīgi. Bet, protams, ieteicam ir ceļu sargi, alkoņu sargi, plaukstiņu sargi. Šogad mums ir 4 sporta veidi. Tātad papildus mums ir rollerslēpošana, ko Kristaps jau jums pastāstīja vairāk, sīkāk, bet kopā, šie 4 sporta veidi un sanāk mums ir 7 disciplīnas. 3 skriešanā, tas ir 10 km skrējiens, tā ir stafete 4x2,5 km, tad speciāli stafete ir skolām arī 4x2,5 km. 10 km rolleru slēpošana, skrituļu slidošana un bērnu skrējiens. Pasākuma pēdējā īstenībā disciplīna vai noslēgumā būs Jāņa Kuzmina, kurš ir skateboarda slalomists, mēģinājums uzstādīt Guinness rekordu tajā sporta veidā 50 konusu distance.